Esiet sveicināti! Mani sauc Endijs, un es šodien jums izstāstīšu recepti dārzeņu sacepumu ar olīvām un fetas sieru. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir kartupeļi, selērija sakne, ķirbis, timjāns, burkāns, zilie sīpoli, paprika, ķiploks un kalamata olīvas. Šo sacepumu var ēst kā arī veģetārieši, tā viņš ir lielisks ēdiens pie jēra. Es arī domāju, ka pie lielopa viņš būtu labs. Ļoti ātri un viegli recepti. Sagriežam kartupeļus. Sagriežam viņus tādās laiviņās, es teiktu. Tā tad saliekam kartupeļus. Sagriežam papriku. Puslīdz tādos lielos gabalos. Kā jau es teicu, ēdiens labi sadara pie jēra. Un vienkārši lieliski cepeškrāsnī cepta dārzeņi. Tātad zilo sīpoliņu pārgriežam uz pusēm un pēc tam pārgriežam vēl vienreiz uz pusēm, lai viņi ir šādas lielas daivas iekšā. Sīpoli pieliksim pie beigām klāt. Selērija sakni sagriežu plānās tādās 2 mm šķēlītēs. Tā, selērija sakni pieliekam klāt. Ķiploku arī sagriežam tādās šķēlēs. Ķiploku nevajag mums sakapāt, lai viņš ir vienkārši tur iekšā, lai tādi smarži rodās. Tā. Ķirbi sagriezīsim gan tādos lielākos gabalos. Tā. Ķirbis arī liekās klāt. Tagad mēs liekam timjānu klāt. Olīveļu. Šo paplāti es pat ielieku kaut kādu 70 gramu. Melnos pipars. Sāls. Zilos sīpoliņus. Tā. Un olīvas. Un tā tad fetas sieru savukārt mēs pieliksim apmēram 10 minūtes pirms beigām. Nevajadzētu tā, ka ir, teiksim, biezs slānis to dārzeņu. Vajadzētu, ka viņi ir šādi apmēram. Liksim mēs viņu uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos līdz 45 minūtēm. Mēs liekam iekšā mūsu lieliskos dārzeņus. Uzliekam laiku uz 25 minūtēm pagaidām uzliekam, Tā. Tātad, kamēr mums cepas cepeškrāsnī mūsu dārzeņi, mēs paņemam apmēram no 1/3 fetas sieru no pakas un sagriežam viņu, teikšu tā, diezgan tādiem lieliem gabaliem. Maziņiem nevajag griezt, jo tā viņš tur izjuks par to visu pasākumu, jo tas fetas sieras, kad būs tajos dārzeņos, tad katrs var paņemt tādu lielāku gabalu un tā ir pagājuši 20 minūtes. Un pieliekam fetas sieru klāt. Mazliet burtiski uzmaisam. Un vēl uz 10-15 minūtītēm. Tātad kopā mums ir pagājuši 50 minūtes. Mēs pārbaudām, kartupelīši mums ir mīksti. Viss ir gatavs. Tātad mūsu dārzeņu sacepums ir gatavs. Vēl vienreiz atgādināšu, ka lielisks ēdiens pie jēra un vienkārši lielisks ēdiens. Labu apetīti!